Šīs sezonas vislielākie izaicinājumi būs straujais cenu kāpums, līdz ar to būs jāstrādā efektīvāk pie tiem pašiem apjomiem. Kādreiz tu varēji minerāļus bērt pa lēto, vienkārši viņi bija lētāki, tu varēji kļūdīties. Pie šīm cenām mēs nevaram atļauties kļūdīties. Ar Baltika Agro sadarbība mums jau ir 5 gadi. Ļoti veiksmīga, es uzskatu, sadarbība. To visu ir veicinājis Pēteris, kas ir agronoms, kas sniedz man konsultācijas gan par augu aizsardzības līdzekļiem, gan par to cenām. Andris arī mani pašu atgādina, kad es biju viņa gados. Varbūt tāpēc man patīk, kad tad viņš uzprasa arī padomu, jo es visam tam pats esmu izgājis cauri. Šī paudze, teiksim tā, kas ir Andra un viņu kursa biedru un draugu, tā jau ir tā paudze, kad tur ir man jāmācās. Un ne tikai man, jo viņi uzdrīkstās vairāk, viņi rēķina vairāk. Mēs tādi nebijām. Sadarboties ar Baltika Agro ir ļoti vienkārši. Saziņai izmantoju telefonu, zvanu Pēterim, zvanu Aigai Siliņai, zvanu Ilzei uz Gulbenes servisa centru, tam pašam arī Valdim. Paldies viņiem, ka viņi sniedz ātras atbildes, cik noliktavā ir auga aizsardzības līdzekļu, kas notiek ar minerālmēslu daudzumiem, kad mēs varam braukt pakaļ. Ir bijušas reizes, ka arī sestdienā to savu nepieciešamo preci izņemam ārā, kas ir ļoti liels pluss salīdzinot ar citiem. Es domāju, ka Andris ar savu saimniecību noteikti dzīvos, attīstīsies. Varbūt pēc pāris gadiem redzēsiet to starpību, kad te, kur ir zemes ceļš, tur būs bruģis, kā viņš man stāstīja, un vecās kūts vietās būs kaut kādas atpūtas telpas. Par to tiek domāts, un tas tā arī būs. Zinot viņu un uzņēmību, noteikti būs. Un es būšu priecīgs viņam palīdzēt, ja kaut ko varēšu. Mēs sadarbojamies ar Baltika Agro tieši tāpēc, ka viņi var piedāvāt viskonkurētspējīgāko cenu gan auga aizsardzības līdzekļiem, gan minerālmēsliem un spēj nodrošināt to pietiekoši ātri. Šajos 5 gados mēs esam strauji auguši, bet nākotni mums ir grūti paredzēt, kāda tā būs, cik maksās izejvielas, kas mūs sagaida. Kādi lēmumi būs jāpieņem, bet mēs esam pozitīvi noskaņoti un gan jau tiksim ar visiem lēmumiem galā.